Atrodamies Zilejos kalnos, Ogres slavenajos, un starta laukumā. Šodien ir brīnišķīga diena, ne tikai tāpēc, ka 22. septembrī saulīt spīd un visiem šķiet, ka vasara nemaz nav bijusi šogad tik jauka, cik ir septembris, bet laikam tas ir tāpēc, ka jau iepriekš bija ieplānots šis 22. septembris kā meža zinību diena. Un šai dienā mēs esam aicinājuši mūsu Ogres novada skolēnus šeit ciemos pie mums Zilejos kalnos un izveidojuši gandrīz 20 laboratorijas, kur mēs dažādos veidos un dažādos rakursos bērniem stāstam par to, kas ir mežs mums, kas esam mēs mežam, kā mums ar mežu sadzīvot, ko mežs mums var iemācīt un ko mēs varam darīt un kā mums rīkoties ar mežu. Un jāsaka tā, ka tas prieks un tā interese un tās paceltās rokas, kas šodien ir no šo mazo mūsu līdzcilvēku puses, tas liecina par to, ka mēs darām pareizu darbu, jo mēs darām pareizu darbu, mums ir jāaudzina jaunā paudze, mums jāstāsta viņiem par to, kas notiek mums apkārt. Un šis ir tāds, mūsu iespēja robežās ieguldījums, es domāju, nemaz. Un pateicoties visiem mūsu sadarbības partneriem, sākot ar Latvijas valsts mežiem, ar valsts mežu dienestu, ar daudziem citiem mūsu novada cilvēkiem un organizācijām, mēs esam sarūpējuši šo zinību dienu, lai šai dienā mēs tiešām no sirds pastāstītu un atrādītu savas attiecības ar mežu. Ļoti interesants pieturs šogad ir pietur, kur ir par sēnēm. Es domāju, ka sēņu gads šogad rullē. Mēs visi esam pārņemti ar barvikām. Man šķiet, ka interesanti ir arī jautājumi, kas ir saistīti ar atkritumiem, jo mums nepārtraukti jārūpējas par to, lai mūsu vide būtu tīra un sevišķi meži. Man šķiet, ka jau lēnām šī mūsu attieksme, šī mūsu darbs sāk nest augļus. Manuprāt, ir ļoti interesants tas, ko es bērniem mēģinu parādīt. Tas ir ziemeļtautu virtuve, kurā tiek izmantota bluķītes, kurā ir attiecīgi zāģējumi veikt un kur var uzlikt gan teikānu, gan pannu, uzcept olas. Es saprotu, ka šodien olas bija jāpaņem tik daudz, lai katram bērnam pa vienai uzcept, bet tik daudz mums stāv, bet katram gadījumam interesi ir milzīga un bērni lielākoties saka, ka šādas mazas krāsniņas, kas ir vienkārši no savas koku bluķīšu veidotas, ka viņi arī savās mājās ar vecākiem mēģinās nākotnē sarīkot un arī tur to cepšanu organizēt. Te ir mūsu šī gada lielākais atklājums mūsu ievaras ar saviem kuzuļiem, ar medus lietām, kur nepavēries visā šajās laboratorijās ir interese, ir rosme, un tas ļoti iepriecina.